Čau! Šodien esam ciemos pie kampaņas Dari savu pilsētu labāku trešās izvēlētās idejas autoriem. Ejam iepazīties! Linda, pastāsti, kā radās šī ideja? Mēs Sarkandaugavas biedrība Mežpils savus konkursā pieteicām projektu par tuneļa apgleznošanu. Ideja radās jau pirms pāris gadiem kādā no biedrības sapulcēm, bet problēma tā, ka diemžēl daudzi iedzīvotāji, arī bērni, šo tuneli ļoti kūtri izmanto, pārgalvīgi šķērsojot dzelzceļa sliedes pa augšu. Kā te izskatīsies? Šeit izskatīsies vēl labāk nekā tagad, ja viss tunelis tiks pārveidots ar kardināli savādāku krāsojumu. Es izmantošu dažādas detaļas atsauces, kas ir jau Sarkandaugavā atrodamas, ko ir ieteikuši vietējās apkaimes iedzīvotāji, ar ko viņiem asociējas Sarkandauga, vārds sarkans. Un tad caur tādu manu prizmu un manu apdari tad šeit tas uztaps. Kā domā, kā šis projekts ietekmēs vietējo iedzīvotāju paradumus? Mēs ļoti ceram, ka šī tuneļa apgleznošana vairāk mudinās iedzīvotājus izvēlēties drošu sliežu šķērsošanas ceļu šo tuneli un, protams, ka arī vizuāli ielu mākslas zīmējumi iepriecinās cilvēku acis un sirdis, un vismaz šīs dažas cauriešanas minūtes būs ar pozitīvu atmosfēru un emocijām piepildītas. Nu, mēs esam iepazinušies ar visiem 3 izvēlēto ideju autoriem. Raksti komentāros zemāk, ko domā par šo Sarkandaugavas projektu. Un mēs tiksimies ar jums epizodēs pēc neilga laika, kad varēsim vērot, kā šīs idejas īstenojas dzīvē.